Meklējot citas valstis Latvijā, lielākais pārsteigums izrādījās par to, kādi ārzemnieku acīs izskatāmies mēs paši, latvieši. Viens no dalībniekiem bija arī brazīliešu uzņēmējs, kurš teica, ka man ir tik daudz ideju, es varu piedāvāt naudu, es varu piedāvāt investīcijas, bet, diemžēl, nav kas šeit ņem pretī. Jo latviešu biznesmenis man prasa nevis, kas ir jādara un ko mēs šeit varam darīt, bet cik liela būs mana peļņa, ja? Cik es par to saņemšu. Mēs neesam cīnītāji. Man liekas, ka mums visiem ir tāda sajūta, ka mēs to vien darām, kā nepārtraukti cīnāmies par kaut ko. Jau droši vien visu mūžu garumā, bet viņi teica tiešām tā, ka mēs neesam cīnītāji. Mēs čīkstam, mēs sūdzamies par nepārāk labo dzīvi, bet mēs neko negribam darīt, lai tā dzīve būtu labāka. Paskatoties uz Latviju ar citautiešu acīm, sanāk pat tiešām laba ekskursija, kas ļauj novērtēt pašiem sevi. Piemēram, tiem, kas Latvijā nes līdzi Turcijas tradīcijas, šķiet, ka tieši te ir lieliska vieta, kur attīstīt jebkuru biznesa ideju. Mehmets dzīvo Latvijā jau 12 gadus. Turks, kurš sauc sevi par latvieti un jau pirmajās pazīšanās minūtēs apstrīd stereotipus par to, kādam biznesam Latvija ir piemērota zeme un kādam nē. Piemēram, kāpēc gan latvieši neuzņem vairāk kino? 300 000 cilvēku aizies vienu kino, tas ir 3 miljoni. No 5 latiem jūs uzreikināsies 1,5 miljonu, lai tērē 500 uz uzņemšana, miljonu kabatā. Biznes. Arī pašmāju speciālistu trūkums viņā klausoties vairs nav problēma. Jūs vienmēr varat atrast cilvēki, kas par to saprot. Ja viņi nav, tad jūs varat aizvest to cilvēku iekšā. Varētu jau teikt latviešu dzēlīgo parunu par muti Rīgā un darbiem aizkrāsnē, bet Mehmets kopā ar partneri pat kā šoruden ir uzsācis jaunu biznesu, par kuru ienesīgumu var šaubīties vēl vairāk nekā par kino. Bērni dabūs Cambridge diplomu no šeit. Mēs izmantojam šeit Cambridge mācības metodu. Un viņi arī pārvalda mums. Mēs to darām vai nedaram. Ja? Mācībā kvalitāte nākotnē redzēsim, salīdzināsim. Kad būs olimpiādes, matematikas olimpiādes vai citādi olimpiādes, kad mēs sāksim dzirdēt šīs skolas vārdu, tad mēs redzēsim. Labadiena! You come from Lithuania? Yes. You speak English? Yes. Yeah. Mācības notiek angļu valodā, bet sākuma skolā latviski un krieviski. Skolotāja sastāvs internacionāls. Šobrīd jaunatvērtajā privātskolā ir tikai 30 bērnu, lai gan lielā pamatīgi atjaunotā māja var uzņemt vismaz 10 reiz vairāk. Vismaz 5 gadi. Kamēr jūs esat zināmi skolā, prestīžas skolā. Tas arī ir bizness. Kad man būs 200-300 bērni, tad tas arī ir bizness, tas arī ir labi ienākums. Tomēr neviena skola nav tikai bizness. Sarunā ar skolas direktoru izrādās, ka gadsimtu gaitā turkiem izglītība ir kļuvusi par vienu no veidiem, kā par sevi ziņot pārējai pasaulē. Atvērt skolu, tas pats par sevi skanot labi. The very best way of introducing yourself at a place is schools, education. We come here, we open schools. We give Latvian education, we teach Latvian culture here. As you see, most of the staff are Latvian people, right? But at least parents and kids see me here as a Turkish person. They know me as a Turkish person and they learn Turkey from me in the right way. Citādi Mehmetam nav svarīgi, lai skolā tiktu mācīts kaut kas par vai no Turcijas. Programma ir pilnībā lokāla. Tieši otrādi, viņam gandarījumu sagādā fakts, ka pirms neilga laika viņš ir naturalizējies un ieguvis Latvijas pilsonību. Jā, tagad kādu turki par latviešiem kaut kas mēģina saka, es saku stop, es esmu latvietis, Federiks. Dzimusi latvieti gan ir Mehmeta sieva. Lai gan šodien mums par godu maizi cep Mehmets, parasti mājās saimnieko Ieva. Viņa atzīst, ka tā ir nodeva turku priekšstatiem par to, kāds dzīves modelis uzskatāms par vislabāko. Tas ir prestižs, sievai ir jābūt mājās, viņai ir jābūt mājasemniecei, viņa nedrīkst iet strādāt. Tāpēc, ka tas ir, man ir jābūt spējīgam nodrošināt viņu, lai viņai to nenāktos darīt. Mums konflikti nav bijuši ar Mehmetu par šo jautājumu, bet viņš ir licis manīt, ka tev nevajag iet strādāt. Lai viņa dara, kas viņai patīk.
Bet vairāk mājās, protams, jā. Jā, pat skaidru un gaišu pateikt. Bet jā, ir grūti. Ir grūti, sevišķi, kad apkārtējie cilvēki nesaprot to. Viņi tā, kā tu sēdi mājās, kā tu neko nedari? Es saku, es daru, es strādāju mājās. Visu mājasaimniecību pieskat visu. Tur gatavoju pusdienas, atbildu par bērnu pilnībā. Par visiem skolas iepirkumiem es nevaru pazvanīt. Memet, viņam burnītes beidzās, tu pa ceļam iebrauc veikalā, viņš nesapratīs, par ko iet runa. Nekad arī nedarīšu. Jā, tas ir mans darbs. Ģimenē ir skaidri nodalītas atbildības zonas. Sieva par bērniem un māju, vīrs par naudu. Iespējams, Latvijā vīriem pelnīšanas grūtības rodoties tāpēc, ka sievietes pārāk daudz apuišo vīriešus. Tā padomāju, jā. Viņas tā, tu šito ēdīs, tu to darīs, un tādējādi tu arī neprasi no viņa. Būtu tā jāsēž, lai, padod man tur, vai man vajag vairāk arī. Tāpat kā par to, kāpēc man nav briljanti gredzeni. Tā tad es nepieprasu viņus. Man viņus nevajag. Es viņus neprasu, un man arī neviens nedos viņus. Tā, metaforiski. Turcijas sievietes visu laiku prasa. Latvijā neprasa sievietes, ne. Vajag prasīt? Vajag prasīt. Jā, nav, tad jāprasa ir. Tas arī par mājās nekas. Ja bērni neraudās, jūs nesapratīsiet, ka viņi gribas ēst. Kad viņi sāk raudāt, tad jūs saprotat, ka viņi gribas ēst. Tad cilvēki dabā tas ir. Vēl viena ideja. Mehmets pats arī nekautrējas prasīt. Ja cilvēki neprasa, politiķi nekā nedarīs. Jūs no politikiem to prasīsiet. Man šito vajag darīt. Viņi ir labi politiķi, viņi jūs klausās un viņi dara. Būdams mobilo tehnoloģiju kaislīgs fans, viņš neizkāpj no sava iPhone. Nofotografēt un ietvītot tiek arī mūsu filmēšanas grupa. Un tūlīt pēc tam internetā atrasta arī turku pitas maizes vislabākā recepte. Šādā veidā caur Twitteri labi pazīstams viņš ir arī politiķiem. Šobrīd mūsdienas tas ir ļoti vienkārši komunikēt vai atrast politiķi caur, Twitter, Facebook, jebkurā, e-pasta, internet, televīzijā. Es izmantoju daudz, jā. Es arī tā politikiem rakstu, viņi uzreiz arī atbild. Un ko jūs viņiem rakstat? Visādi. Kas man patīk, kas man ne Latvijas, ne Turcijas. Piemēram, viņam iepatikusies Rīgas ideja, ka sniega sastrēguma laikā autovadītāji var sabiedrisko transportu izmantot bez maksas. Stambulā arī esot puteņi. Un mēs to uzreiz rakstījām uz Istambulā mēru un Ankaras mēri. Tuvākajā laikā jūs redzēsiet, viņi arī raksta, ka viņi par to kaut kas domās, tuvākajā laikā viņi to izmantos. Mehmets ir pieredzis, ka labas idejas tiek uzklausītas. Un kāpēc gan nē? Mehmets ir cilvēks, kuram ir uzdot arī tāds ļoti īpatnējs jautājums. Piemēram, viens no tādiem jautājumiem ir, cik govju sajiet vienā lidmašīnā? Tas ir atkarīgi. Viņš nemaz nesmējās, ja? Jā, par tādu. Lidmašīna, biznes klasa. Uz mazā lidmašīnā mēs likām 70, grusnās teles mēs toreiz sūtījām. Uz lielā lidmašīnā, piemēram, Boeing 777, 170, 180. Ar lidmašīnām grūsnie dzīvnieki tiek transportēti ļoti lielos attālumos, piemēram, uz Irāku vai Saudi Arābiju. Viens lidojums gotiņai maksā 450 eiro. Brauciens uz to pašu gala mērķi kravas mašīnā – 300 eiro. Taču pirms tirgot ir jāvienojas abu valstu pārtikas un veterinārajiem dienestiem jāslēdz līgumi. Es, piemēram, ar Irāku, es ar PVD esmu runājusi, ar viņam PVD veterināru dienestu esmu runājusi un likusi abas galvas kopā un parakstīt veterināru certifikāts. Tas nozīmē var sāk eksportu. Arī ar Turcijā tā bija. Turcijas delegācijas visas izmaksas mēs esam maksājusi. Braukšanā, dzīvošanā un vispārējā, lai tas biznes sāktu. Turcijas ienākšana tirgū palielināja pieprasījumu pēc šķirnes lopiem, un 2011. gadā cenas par bullīšu dzīvesvaru kilogramu Latvijā pieauga 2 reizes. Savukārt grūsna tele maksāja nevairs 500 latus, bet 800 un pat 900 latu. Prasībā no Turcijā bija ļoti daudz, bet tik daudz lopi mums Latvijā nebija. Ja būtu, tad būtu ļoti labi. Bet joprojām trūkst, Latvijai pašiem trūkst tagad. Bet, ja būtu, tas būtu ļoti labi biznes. Dzīvi lopi tiek pirkti ganāmpulku palielināšanai,
Un Latvijā tāpēc, ka šeit augušie dzīvnieki tiek atzīti par veselīgiem. Ar sievi. Jāteic gan, mēs varētu tirgot vēl daudzkārt vairāk lopu, ja vien spētu izaudzēt. Prasībā visu laiku būs. Latvijā vismaz lielopiem, es nerunāju par aitām. Aitām jābūt, cik cilvēki, cik iedzīvotāji mēs esam, 2 miljoni. Tad 2 miljoni aitām jābūt. Un tad viss uz Turciju? Jebkurā valstī, kas maksā labāk, viņam arī sūtīsim. Tas nav Turcijā. Goviem jābūt kaut kur 800 000. Varbūt 600 līdz 800 000 gabali jābūt. Vispār, kopumā. Tad jūs varat katru gadu eksportēt ārā 100 000, es nezinu, 50 000. Un cik mums tagad ir? Cik es zinu, 200 000. Atliek vien noskaidrot, kādu skolu viņš rekomendētu, lai iemācītos uzņēmējdarbību. Ir pārbaudīts, ka no 10 bagātiem tikai viens ir izglītots. Kāpēc izglītība traucē pelnīt naudu? Tas ir jocīgi. Nē, izglītībā netraucē. Tas ir kaut kas cits. Izglītībā, ziniet tā, cilvēki iet uz universitātes un pēc tam visi gaida, Turcijā, piemēram, tā ir Latvijā, es nezinu, tā nav laikam. Visi gaida, lai kāda valsts iestādes viņam būtu darbs. Tas nav obligāti, bet viņi visi to gaida. Darbs, alga, vispārējie man neinteresē. Varbūt tas ir tas idejā jāņem ārā no cilvēkiem.